Labdien! Mani sauc Dace Vintere, un man ir liels prieks un lepnums atklāt šo pirmo, kas notiek medicīnā, raidierakstu. Šis būs raidījums, kurā ieskatīsimies, šķetināsim, uzzināsim un atbildēsim uz raidieraksta galveno jautājumu. Kas tad notiek medicīnā? Šis ir jautājums, kas interesē, ir svarīgs un jā, kādā dzīves situācijā skar mūs visus. Mani kā personību, manu ģimeni, manus draugus, manus līdzcilvēkus. Un tādās reizēs mēs visi vēlamies saņemt visaugstākās kvalitātes servisu un palīdzību. Un dažreiz katra minūte ir no svara. Manuprāt, ir svarīgi, lai sabiedrība ir informēta par medicīnas nozares attīstību. Lai mēs redzam, kas tiek darīts, kā tiek darīts, kad tiks izdarīts. Un pats galvenais, kas no tā mainīsies mūsu sabiedrībai veselības aprūpes ceļā. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā viss strauji attīstās un mainās. Tiek radīti neskaitām jauni digitalizācijas risinājumi. Un kas jādara mums, latviešiem? Jātiek tam visam ir līdzi. Tā kā ikdienā strādāju ar medicīnas informācijas sistēmām, es skaidri zinu teikt, ka medicīnas nozarē nepārtraukti notiek dažādu projektu realizācija, lai veselības sistēmu veidot arvien kvalitatīvāku, progresīvāku un lai diagnostika notiktu arvien precīzāk un ātrāk. Savukārt ārstēšana pēc iespējas veiksmīgāk. Un man, kā sabiedrības daļai, gribās par šiem projektiem pastāstīt arī jums, pastāstīt jums vairāk, kas tad notiek medicīnā. Atklājot pirmo raidieraksta tēmu, gribās teikt, jau kādu laiku es dažādās veselības iestādēs dzirdu vārdu savienojumu NVD laboratorija. Varbūt kāds no jums arī būs dzirdējis kaut ko tādu, bet lielākoties šis termins tomēr droši vien nav zināms. Bet, ziniet, tas ir būtiski mūsu sabiedrībai. Lai pastāstītu jums, ko tad īsti nozīmē šis vārdu savienojums NVD laboratorija, šodienas sarunu es esmu aicinājis nevienu citu kā Nacionālā veselības dienesta direktoru Āri Kasparāni. Labdien! Sveiciens! Pastāsti tad mums, ko tad nozīmē šī NVD laboratorija un ko tad tas nozīmēs mums nākotnē mūsu sabiedrībai? Sabiedrībai tā īsi un kodolīgi sakot, es teiktu, ka NVD laboratorija ir iespēja pasaules līmeņa jauninājumus, inovācijas medicīnā ieviest arī mums Latvijā un piedāvāt mūsu iedzīvotājiem, pacientiem, lai uzlabotu gan ārstēšanas kvalitāti, sasniedzamos rezultātus un kopumā sabiedrības veselību. Varbūt mazliet garāk paturpinot, veselības joma kopumā ir viena no līderēm tādās inovāciju attīstībā, jaunu varbūt lietu radīšanā, ikdienā tiešām pasaules mērogā. Un, ja salīdzina, tad finanses varbūt un medicīna tiešām ir tās divas jomas, kurš tiešām ļoti ātri un ļoti nozīmīgi tiek radīti jauni risinājumi. Un, ja mēs spējam piedāvāt kaut ko arī no labākajiem jauninājumiem, kas pasaulē tiek radīti mūsu iedzīvotājiem, es domāju, ka tā iespēja ir jāizmanto. Un mēģinot balansēt varbūt budžetu starp to, kas ir nepieciešams šobrīd pacientam, iedzīvotājiem, jebkuram sabiedrībai pakalpojumos un to inovāciju ienākšanu, nevienmēr mums ir bijusi šāda iespēja. Tagad ar Eiropas finansējumu, arī atbalstu šajā NVD laboratorijā mums ir tāda iespēja. Mēs nodrošināsim, ka tiešām atsevišķi jauninājumi būs pieejami sākotnēji pilotējot šos jaunos pakalpojumus, veidus, kā tiek sniegts pakalpojums, arī kā tiek organizēts apmaksāts pakalpojums Latvijas iedzīvotājiem. Un pēc tam jau arī veiksmīgākos iekļaujot ikdienā. Un varbūt vēl viens tāds papildus jautājums, kādā stāvoklī tev liekas? Kurā posmā mēs šobrīd vispār esam tā globāli medicīnā tieši šajā digitalizācijas laikmetā? Es dalītu divās daļās šo jautājumu par digitalizāciju droši vien plašāk. Viens, kas ir ārstniecības process un inovācijas, digitalizācijas, kas ienāk arī, un patiesībā sen jau ir bijušas, bet tiešām var teikt, ar katru dienu ienāk vēl ar vien jaunas, efektīvākas un tiešām uz labāku rezultātu vērtas
inovācijas, digitālas lietas tieši ārstniecības procesā. Vai tā būtu diagnostika vai piemēram, operāciju zāles, dažādas robotu tehnoloģijas, kas attīstās. Un otra lieta, kas ir vairāk varbūt atbalsta sistēmas gan ārstniecības personām, gan iedzīvotājiem, sabiedrībai, tā skaitā datu uzskaite, datu apstrāde, datu analīze, tālāk jau, lai atkal radītu jaunus risinājumus, veidus un piedāvātu tos mūsu iedzīvotājiem, lai ātrāk tiktu pie pakalpojumiem, pie efektīvākiem pakalpojumiem, gala beigās tiešām uzlabojot arī ikviena dzīves kvalitāti. Ja mēs runājam varbūt tad otrādāk par šo otro sadaļu, es atsaukšos uz ārējiem, varbūt materiāliem, arī pētījumiem, ko ar zināmu regularitāti veids gan Eiropas Savienības statistikas birojas, gan arī OECD. Tātad birojas, un šie ir arī veselības aprūpes profili un digitalizācijas izvērtējums. Patiesībā, ja mēs paskatāmies šos rezultātus, salīdzinamies ar citām valstīm, mēs esam labā situācijā. Mēs esam tiešām pat ļoti labā situācijā. Nav šaubu, mums ir savi trūkumi, kas arī ir jānovērš, un mums ir arī projekti NVD laboratorijā, kas ir vērsti uz šiem jautājumiem, jāuzlabo koordinācija starp dažādām pusēm un šo datu apriti, bet kopumā dati mums tiek radīti, ir pieejami un tiek izmantoti ārstniecības procesā. Un to tiešām rāda arī šie ārējo organizāciju pētījumi. Otra sadaļa, kas ir mums, kas attiecas tieši uz medicīnas jau tehnoloģijām, digitalizāciju, es teiktu, mēs arī esam ļoti labā kopumā stāvoklī. Mums ir pieejamas jaunas tehnoloģijas, tās tiek lietotas, izmēģinātas, pielietotas ikdienā ārstniecības iestādēs. Tiek viesti jauni pakalpojumi, tiešām mazāk varbūt invazīvi, kas ir mazāk traumējoši, teiksim tā, pacientam, kas nozīmē ātrākus atveseļošanās laikus tiešām un vēlreiz uzsverot kvalitatīvāku šo pakalpojumu. To mēs redzam ikdienā. Un šī laboratorija ir vēl viens papildus veids, kā iepazīstināt ar jauniem priekšlikumiem digitalizācijā, jauniem risinājumiem, jaunām tehnoloģijām. Man tiešām ir liels prieks dzirdēt par to, ka mēs ejam uz priekšu, ka mēs virzamies, ka mēs darām, bet atgriežoties pie paša projekta. Kas tad ir šie uzvarētāji, kas ir izvirzīti tālāk? Jā, par uzvarētājiem varbūt arī iesākšu, mazliet ieskicējot, tad tas mūsu mērķis bija sākotnēji tieši arī redzot to, kāda ir tā izaugsme, kādas ir inovācijas veselības aprūpē, varbūt neierobežot uz kaut ko vienu ļoti konkrētu. Mēs tiešām centāmies iet plaši, un to mēs redzam arī beigās uzvarētāju klāstā. Mums ir tiešām, jāsaka, ļoti diferencēts loks ar projektiem, kas iet uz finansējuma piešķiršanu šobrīd mūsu laboratorijas ietvaros. Un tur ir tiešām, tie ir kopumā 18 projekti, kas ir patiesībā daudz. Šobrīd būs pusotra gada periods, kurā būs jāpilotē šie, un tad kas tad ir tie sasniedzamie rezultāti, sākot no ārstniecības procesa uzlabojumiem, arī, ko jau minēju, mums ir lielās universitātes slimnīcas, klīniskās universitātes slimnīcas, Stradiņas slimnīca, Austrumu slimnīca ar atsevišķiem pakalpojumiem gan onkoloģijā, gan kardioloģijā, kas ieviesīs jaunas metodes vai izmēģinās šobrīd jaunas metodes pacientu ārstēšanā. Mums ir bērnu slimnīca arī ar projektiem, kas ir gan ārstniecības atbalsts, gan mums ir arī virkne projektu šajā otrajā kategorijā, kas ir gan pacientu, teiksim, triažēšanā, ja prioritizēšanā, izvērtēšanā vēl pirms pakalpojuma sniegšanas, indikāciju izvērtējumā, noteikšanā, lai mēs varam nodrošināt pakalpojumu tajā brīdī pacientam, kuram to visvairāk vajag, ar medicīniskām indikācijām pamatoti visvairāk vajag, ja tā ir šī prioritizācija. Rindas ir visur uz pakalpojumiem, ja viņas vienmēr arī būs, un nav tāda situācija iespējama ir visās veselības sistēmās. Tas mūsu uzdevums ir efektivizēt sistēmu, lai pie pakalpojumiem tiek
kam tajā brīdī to visvairāk vajag. Un šeit mums arī mēs redzam, ka ir vairāki projekti, kas iet arī šajā virzienā. Mums ir arī ar jaunu modernu tehnoloģiju, populāru šobrīd tehnoloģiju bāzēti projekti, arī mākslīgā intelektā bāzēti projekti, kas arī šo pašu pacientu novērtējumu palīdzēs veikt. Mums ir ļoti augstu novērtēts psihiatrijā projekts, kas ir patiesībā, ja mēs runājam par atsevišķiem projektiem, kur mums ir dažādu medicīnas tehnoloģiju un risinājumu adaptācija Latvijā, pilotēšana Latvijā, tad šis ir, piemēram, projekts psihiatrijā ar pacientu triežēšanu, kas pilnībā tiks radīts no nulles, tāpat uz vietas ar Rīgas psihiatrijas un onkoloģijas centra iesaisti. Tā kā mums ir arī šādi projekti. Pirms tam arī minēja pusotra gada tagad laikā kaut ko. Varbūt, kad ir precīzāki kaut kādi skaitļi vai es nezinu, tā kā mērķi, kad mēs pieņemam šos projektus par pabeigtiem vai kurā posmā mēs esam tieši šobrīd. Kā tas viss virzās, ko sabiedrība var gaidīt, kurā brīdī mēs sajutīsim to, kad būs kāds labums no šiem projektiem. Sajutīsim tuvākajā laikā, neteikšu dienu vai nedēļu laikā, tuvākā mēneša laikā pilnīgi noteikti sabiedrība jau sajutīs. Jo, kā teicu, daļa no šiem projektiem ir saistīta ar medicīnas tehnoloģiju inovācijām, un principā pilotēšana nozīmē to, ka faktiski tiks aicināti pacienti un šis pakalpojums piedāvāts. Mums ir arī projekts bariatrijas operācijām, kas faktiski tiek ikdienā šobrīd jau veiktas, ne gan valsts apmaksātas šobrīd, bet ikdienā tiek veiktas. Tas, kur mēs paplašinam to loku, teiksim, ir, vai to pieeju, šeit apvienojot abas sadaļas, gan medicīnu, gan vairāk varbūt tos digitalizācijas risinājumus, kas mums palīdz tālāk jau novērtēt rezultātu pacienta un izvērtēt šo efektivitāti. Tā kā pašu pakalpojumu principā iedzīvotāji jau sajutīs tuvākajā laikā, ka tas ir pieejams, ka tie tiek sākti pilotēt, par šo konkrēto piemēram runājot. Un tas pats arī attiecībā uz mums ir pilotprojekti onkoloģijā, kur ir jauna veida ģenētiskas analīzes, lai noteiktu riskus varbūt un ātrāk rīkotos profilaktiskāk, teiksim, tālāk jau, lai nenonāktu līdz tam, ka mēs diagnosticējam varbūt vēlākās stadijās vēzi. Šo visu sajutīs jau pavisam drīz. Bet gala rezultāts plānots pēc šī pusotra gada, arī gala rezultātu izvērtējums, ko tad mēs esam ieguvuši, sapratuši šajā pilotprojektā, vai mēs to turpinam tālāk jau tad kopumā visā veselības aprūpes sistēmā. Un te jāsaka, ka tas no mūsu puses, savukārt no tās organizatoriskās puses, no pārvaldības puses ir būtisks jautājums, tiešām izmērīt šos rezultātus, lai mēs saprotam, kādu, cik būtisku labumu, ieguvumu pacientiem, sabiedrībai, arī veselības aprūpes organizācijai, kā tādai šie projekti dod, un līdz ar to, vai mēs viņus tad turpinām nākotnē piedāvāt jau plašāk vai ne. Vai vari varbūt tā īsi un kodolīgi man kā sabiedrībai pastāstīt, kas man mainīsies no šiem projektiem? Kāds tad ir tas mērķis sabiedrības vārdā? Mērķis sabiedrības vārdā tad ir principā divas sadaļas. Viens ir ārstniecības kvalitātes uzlabojums, ka mēs redzam, ka ir jaunākas metodas, tādu salīdzinājumu var būt grūti uzreiz konkrētu minēt, bet tās ir mazinvazīvākas procedūras, kas tiks izmēģinātas jau mums ir arī teiksim, mūsu mazākajiem sabiedrības locekļiem. Viens no pilotprojektiem par to, kā tiek izmantota cita metode, kā kaut vai tik vienkārši, kā nodrošināt operāciju laikā vai uzturoties slimnīcā, iespēju ievadīt zāles vai paņemt asinis, kur tas ir nepieciešams. Tik vienkāršota lieta, bet jaunākajiem, mazākajiem mūsu sabiedrības locekļiem bērniem, tas varbūt nav tik vienkāršot kā
pieaugušajiem. Ja, un tad ir metodes, kas šobrīd jau tiek izmantotas, ko mēs principā šeit redzam, ka arī pilotējam Latvijas ietvaros. Ja, tas ir varbūt tāds viens piemērs, ja, un tādi ir vairāki tiešām, un jau minēju arī onkoloģijas jomā. Tad iespēja ar ātrākām, precīzākām analīzēm varbūt izvērtēt turpmākus riskus ģenētiskām iedzimtām slimībām, uz ko var ātrāk reaģēt. Tas ir tas, kas uzreiz ir sajūtams sabiedrībai no šī kvalitātes viedokļa. Otra sadaļa ir, kas ir varbūt ne pirmajā brīdī sajūtama, kas ir vairāk tomēr ilgtermiņa jautājums. Un tā ir ātrāka pieeja, efektīvāka pieeja pakalpojumiem. Ja mēs spējam izvērtēt indikācijas, vairāk prioritizēt, vairāk varbūt arī caur jaunām diagnostikas metodēm precīzāk noteikt, ja, kas ir vai nav tālāk jādara. Mēs varam to darīt mērķētāk, ja vēlreiz uzsvēršu efektīvāk, netērējot varbūt vienu, otru, trešu pakalpojumu laiku, ja, kas tad ir atkal pieejams citiem iedzīvotājiem. Un tad ir tā otra daļa. Viens ir sabiedrība. Protams, katrs ārsts arī ir sabiedrība. Atgādināšu arī to tāpatās kā tu, tāpatās kā es. Bet ārstam, kas mainīsies ārstam tieši? Jau minēju arī vienu no piemēriem, es domāju, kas labi raksturo arī tās gan mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan tad patiesībā ieguvumus visām pusēm, ir šis pilots psihiatrijā, pacientu triažēšanas, prioritizēšanas projekts, kas arī ārstam tajā brīdī atvieglo vienkāršo kaut kādu sākotnējo procesu, varbūt arī komunikācijas ar pacientu, līdz ar to arī ļaujot vairāk laiku veltīt citiem pacientiem. Tādā veidā arī efektivizējot ārsta pašu darbu. Ja, un tiešām, ja, tad var vēl veltīt, kā ja mēs daudzreiz runājam, ārstam ir jāvelta savs laiks ārstēšanai, nevis varbūt citām blakus lietām. Ja, tas ir viens virziens. Mums ir arī projekts bērnu slimnīcai, kas ir tendēts uz organizāciju vēlreiz šajā pašā virzienā no ārsta laika arī efektivizācijas, kas ir tendēts patiesībā, lai samazinātu pakalpojumus, kurus mēs nesniedzam, ja neatnāk pacients, iedzīvotājs. Vai netiek atvests, ir arī tāds termins, netiek atvests, ja mēs runājam par bērniem, par bērnu slimnīcu. Ja. Arī tas, protams, ļauj plānot vairāk efektivizēt šo darbu. Jaunās metodes ārstniecības pašiem ārstiem, ja, tas viens varbūt papildus faktors izaugsme, bet arī ja, pielietot jaunas modernas tehnoloģijas, kas uzlabo ārstniecības kvalitāti. Ja. Tas viss palīdz taupīt arī ārstu laiku, ja, kas ir tiešām dārgs laiks gan pašiem nepieciešams, gan iedzīvotājiem. Jāsaka, jau nākamajos raidierakstu mēs arī runāsim par dažiem projektiem atsevišķi arī, par kuriem Āris jau pirms tam stāstīja, bet varbūt, ka var jau šobrīd nosaukt kādas vietnes vai iespējas, kā var uzzināt un kurā vietā var uzzināt, varbūt vairāk informāciju par šiem uzvarētāju projektiem vai kur var meklēt vispār šo informāciju? Informāciju regulāri publicējam Nacionālā veselības dienesta mājaslapā vmnvd.gov.lv. Tur tiešām pēc katrām izmaiņām, lēmumiem pa stadijām šim projektam NVD laboratorijai arī publicējam informāciju. Tur var iepazīties gan ar projekta gaitu, gan izvērtētajiem projektiem kopumā, kas patiesībā bija vairāk nekā 100, vairāk nekā 130 projekti. Es gan gribēšu arī pieminēt to, ka arī sabiedrībai bija iespēja arī balsot par projektiem jau iepriekš. Mēs saņemam vairāk nekā 130 pieteikumus, kas parāda droši vien divas lietas mums arī, kas ļoti uzskatāmi. Viens tad ir šī milzīgā attīstība kopumā inovācijas veselības jomā. Ja, un otrs varbūt ir arī šis nevienmēr pietiekamais finansējums, ja, ko novirzīt inovācijām, digitalizācijai. Es domāju, ka šie abi jautājumi arī satiekoties mums tiešām radīja milzīgu piepildumu ar projektiem. Mēs sākotnēji atlasījām mūsuprāt tajā brīdī labākos. Ja, ar to nevienā brīdī nesakot, ka pārējie projekti bija slikti.
bija ļoti labi projekti, bet skaidrs, ka arī visus mēs nevaram šobrīd īstenot. Un otrajā posmā tiešām bija arī sabiedrības iesaiste. Un ļoti liels prieks arī, ka pieteicās arī tā skaitā izteikt viedokli, vērtējumus, arī sabiedrība mēs tādus saņēmām. Un paldies tiešām par iesaisti. Es domāju, ka tikai iesaistoties plašākai sabiedrībai, mēs arī tiešām ieraudzīsim, kas varbūt arī tas prioritāri nepieciešamais katram no mums, kā iedzīvotājiem. Tā kā es tiešām arī aicinu sabiedrību kopumā vairāk iesaistīties maksimāli šajos procesos, ja ir tāda iespēja, un arī to mēs pilnīgi noteikti mēģināsim maksimāli nodrošināt. Un par šiem 133 kopumā iesniegtajiem projektiem runājot, šobrīd mēs 18 virzam uz priekšu, kam ir finansējums piešķirts. Ne visi līdz galam šobrīd jau ir varbūt arī noslēgta līgumi, tā kā vēl kādas izmaiņas ir iespējamas, bet arī šie pārējie projekti, ko uzreiz nevaram atbalstīt, tiešām bija ļoti labi kvalitatīvi, tā kā mēs arī noteikti skatīsimies vai papildus citās valsts programmās, Eiropas programmās, kur šādas inovācijas būs iespējams, noteikti virzīsim arī pārējos projektus. Liels paldies Nacionālā veselības dienesta direktoram Mārim Kasparānam par izsmeļošajām atbildēm. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi un pusotras gads un 18 projekti, kas ietekmēs sabiedrību, man liekas, ir diezgan augsts rādītājs. Un tāpēc gribās vēlēt gan Nacionālajam veselības dienestam, gan arī visiem uzvarētājiem tādu kvalitatīvu, labu rezultātu un aiziet līdz galam, līdz mērķim ar kvalitatīvu ārstniecības sniegšanas pakalpojumu. Un īsnībā vispār paldies par to, ka notiek šādi projekti un kad viņi ir apjomīgi un vērsti uz visu sabiedrību. Un tajā pašā laikā, kā jau pirms tam arī tika minēts, gribās, lai vairāk iesaistās sabiedrība. Es teiktu, ka mazliet arī ir jāmaina sabiedrības pašas domāšana, lai mēs attīstītos, veidotos un ne tikai vienmēr būs tās valsts galvas vai ārsti, kura iesaiste ir nepieciešama, lai šie projekti realizētos. Tā kā paldies liels par sarunu! Tiekamies jau nākamajā Kas notiek medicīnā raidierakstā, kurā mēs satiksimies ar daudzsološo psihiatru Lieni Sīli, kurā savukārt mēs arī runāsim par jau iepriekš pieminēto psihiatrijas projektu NVD laboratorijā, kā arī citiem psihiatrijas nozares attīstības plāniem un digitalizācijas formām. Uz tikšanos!